Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, bizness sākas ar cilvēku. Propaganda un dezinformācija un sociālajie mēdīji man šķiet ļoti labi visi trīs kopā iet, jo mēs dzīvojam laikmetā, kurā katrs no mums ir kļuvis par informācijas izplatītāju. Un ne mēs visi, protams, atšķirt, kura informācija ir īsta, patiesa, un kas ir tā informācija, ar kuru mēs dalāmies. Sarunāšos ar Rihardu Bambolu. Sveiks, Rihard! Sveiki! Dezinformācija un propaganda. Kā tās abas atšķiras? Jo patiesībā mērķis jau abiem virzieniem ir viens – maldināt, panākt savu, bet kā tu teiktu, kas ir dezinformācija un kas ir propaganda? Tas nošķīrums ir tāds, propaganda var būt gan ar maldinošu, gan neobligāti maldinošu aspektu. Dažreiz ir diezgan grūti nošķirt to robežšķirtni starp arī publisko diplomātiju, strateģisko komunikāciju un propagandu. Un vienmēr, ka tur arī kaut kāda Ķīna vai Krievija izplata kaut ko informatīvā telpā, tas nevienmēr ir meli vai pilnīgi nepatiesība. Bet tā ir bieži vien tāda vienpusēja, sev izdevīgas informācijas pasniegšana. Savukārt dezinformācija, un tas mums ir arī mūsu politikas plānošanas aktos, tā pienaglots, nodefinēts ļoti konkrēti, īpaši pirms gada valdībā apstiprinātajā strateģiskās komunikācijas un informatīvās telpas drošības koncepcijā nākamajiem 5 gadiem. Un tas ir, tā ir maldinoša informācija, kas ir apzināti izplatīta un lai gūtu kaut kādu labumu. Tas labums var būt ekonomisks, vai finansiāls, kaut kāda krāpniecība, tas var būt arī politisks, strateģisks, militārs, respektīvi maldinam, ar apzināto daram, lai no tā dabūtu kaut kādu labumu ārā. Kāpēc sociālajie mēdīji ļoti pateicīgi, lai izplatītu maldinošu informāciju? Sociālajie mēdīji, viņi pirmkārt anonimitāti, tas ļauj rakstīt tur daudziem jebko, principā domājot, ka tas viņus kaut kāds policists vai kāds uz viņu mājām neatnāks, nepateiks, šitā ir slikti darīt, tas iedod tādu sajūtu, ka var darīt jebko. Otrs ir, protams, emocionalitāte. Tas saturs ir emocionāls, bieži vien pielādēts. Tas, kas izsauc vislielāko ažiotāžu, vislielākos dalīšanos rādītājus, tas ir tāds, kas ir vai dusmas, vai atkal humors, un tur ir ļoti viegli ielikt iekšā tajā dezinformācija, nepatiesas vēstījums. Un, sociālo mediju laikmetā mēs jebkurš esam mēdījis. Agrāk mums tur vajadzēja iet augstskolās, tur kļūt par žurnālistu, tur kaut kāda žurnālista ētika, kaut kādi noteikumi, tur uztaisīt avīzi, tas prasa laiku, cilvēki iedziļinās, ir daudz laika iztērējuši tam, lai tur pārbaudītu visus faktus. Šobrīd, es paņemšu sociālos mēdījus, uztaisīšu sev 1, 5, 10 kontus, izplatīšu, ko es tur gribu. Tas ir tāds priekšstats, kāds daudziem, diemžēl, ir radies, un, diemžēl, daudz kur tas arī strādā. Kāpēc mēs šādu maldinošu informāciju nespējam izķert? Taču vajadzētu kaut kas, sociālās mēdīs kaut kā taču regulē. Ir, kaut kā taču vajadzētu tikt klātai maldinošai informācijai. Viens ir pašas sociālā mediju platformas. Viņām ir katrai lielai sevi respektējošai sociālā mediju platformai ir savi iekšējās kārtības noteikumi, jeb tas, ko viņi sauc par community guidelines vai kopienas noteikumiem, un tur ir diezgan skaidri pateikts, ko tu drīkst, ko tu nedrīkst darīt. Tur bērnu pornogrāfiju nedrīkst likt, naida runu nedrīkst lielākajā daļā likt, kaut kādu terorismu saturu veicinoši arī nevar likt. Tad ir ļoti daudz lietas, kas ir tajā pelēkajā zonā, kas ir, kur dažas platformas ļoti atklāti saka, viņas to nekontrolēs, neierobežos savās platformās vārdu brīvība, kā saka, rakstiet visu, ko jūs tur gribat. Šeit, piemēram, bijusī Twitter X platforma, Ilons Masks pēc tam, ka iegādājās šo platformu, pateica, ka atlaidīs visus tos, un arī atlaida tos, kas tur to saturu kaut kādā veidā cenšas iegrožot, ierobežot, apmēram, lai tur viss ir, kas tur būtu. Citas platformas ir atbildīgākas, īpaši lielākās un populārākās arī Latvijā, tā ka daudz ko izķer pašas platformas, tostarp ar mākslīgā intelekta rīkiem, bet arī no reāliem faktu pārbaudītājiem, bet ļoti daudz, kas arī paliek neizķerts un, diemžēl, tur ir
Mākslīgais intelekts tam pieliek vēl jaunu slāni klāt, kur ir ļoti grūti saprast, vai tas vispār ir īsts audio, video fails, vai tas ir uzģenerēts ar programmu, vai tas cilvēks to tiešām ir teicis, vai tur ir paņemta puse no teikuma, ko cilvēks ir teicis, un otra puse vienkārši uzģenerēta ar mākslīgo intelektu. Tas pats ar bildēm, tas pats ar video. Tur ir diezgan grūti izsekot līdzi. Protams, valstīm ir atbildība arī to skatīties līdzi. Ir lietas, ko tiesības sargājušās institūcijas atbilstoši kompetenci arī var izdarīt. Un cilvēki arī paši var ziņot, tad, kad ir aizskarta viņu gods un cieņa, uzrakstot iesniegumu policijā un pēc tam tālāk veicot darbības pret to personu, kas viņu ir apmelojusi vai dezinformāciju veikusi. Tajos gadījumos, protams, ka ir diezgan skaidrs, kurš to ir darījis. Bet tad, kad tur ir kaut kāds anonīms konts ar ciparu, nulīšu, kaut kādu burtu kombināciju, neīsta bilde, nevar īsti saprast, kas tur ne vārds, ne uzvārds aizmugurē, tad ir krietni grūtāk to darīt. Bet ir lietas, kur cilvēki arī paši var ziņot platformām. Un ir praktiski kurā platformā tāda poga ziņot, report, un tad tur ir attiecīgi lietas, par ko tu vēlēsi ziņot, par kādu veidu saturu. Un tad platformas ļoti ņem vērā lielu daļu šo te ziņojumu. Tu pats kā lietotājs esi kādreiz ziņojis? Bieži. Ļoti bieži, jo es redzu, ka tam ir arī efekts. Ja cilvēki ziņo, tad tas ir tāpatās, kā mēs ietu pa ielu un redzētu, ka tur cilvēkam, brūk virsū kaut kāds, tur kaut kāda neģēļi mēģina kaut ko izdarīt, un mēs neziņot policijai. Mēs ziņot policijai, vai ne? Platformā, sociālajā mediju platformā ļoti līdzīgi. Tas, kas nav atļauts klātienē, reālā telpā, tas pats ļoti daudz, kas no tā nav atļauts arī virtuālā telpā, praktiski viss. Un tā kā jāziņo, lai šie paši platformu policisti, kā saka iekšējie, paskatās, izvērtē, kas ir, nav. Ja nav, tad uzliek kaut kādas sankcijas. Dažreiz tie konti tiek bloķēti, dažreiz tās lapas tiek ierobežotas, dažreiz viņas tiek kaut kādu brīdinājumu izteikts. Tas arī kalpo kā tāds sarkanais karodziņš, sarkanā kartīte šiem, kas to cenšas darīt. Tas viņiem padara to dzīvi krietni grūtāku. Un ja viņi to dara organizētu, tā teikt, un bizness, tas ir viņa principā, kā viņi gūst ienākumus, tas apgrūtina viņiem, kā saka, to darbību. Ja, tu esi kādreiz palasījis to, ko atbild sociālo mediju platformas. Tu reportē, ziņo, un tad ir atnāk atbildiem. Tad tu saņem. Es bieži vien esmu saņēmis, ka nesaskatu nekādas pārkāpumus. Jā, tā ir realitāte. Diemžēl tā ir realitāte. Un tas atkarīgs no platformas. Kā es teicu, platformā X, Twitterī, tur gan arī bezjēdzīgi ziņot, tur pilnīgi mežonīgie rietumi. Ir cilvēki, kas pirms gada Threads parādījās Latvijā, aizmigrējuši uz turieni, bet arī nav gluži tā, ka visi aizgāja uz Threads un aizgāja prom no Twitter. Tagad ir Blue Sky, jaunā platforma, kur cilvēki saka, nē, es iešu visu prom no Twitter, iešu uz Blue Sky. Arī es būtu skeptisks, teiksim, tajā tā ļoti drosmīgi apgalvot, ka tagad visi pametīs to Twitter X. Bet ir platformas, lielākās platformas, kas mums Latvijā ir biežāk lietotās, Facebook, YouTube. Tur skatās tomēr cilvēki. Tur es zinu, ka tiem cilvēkiem ir arī, viņi investē diezgan daudz komandās, kas ķer to visu savā pusē. Un šobrīd ir tāda jauka lieta stājusies Eiropas Savienībā kā digitālo pakalpojumu akts no šī gada, kas nozīmē, ka platformas vairs nevarēs tā brīvi uzvesties. Tas nozīmē, ka tad, ja valstis ar vien vairāk savāksies šī kritiskā masa, tāda kā tu, tāda kā es, kas ziņo, kas saka, ka nav kārtībā, tad vēršās iestādēs, mūsu gadījumā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, tā institūcija, kas koordinē Latvijas līmenī, un pēc tam var aiznest to uz Eiropas komisiju. Un Eiropas komisija savukārt var no šīm dalību valstīm savācot šo munīciju ar pierādījumiem, ar faktiem, ka platformas neregulē to saturu, ko paši ir apņēmušās darīt neierobežojami. Tad var uzlikt sodus, var uzlikt sankcijas. Tie jau vairs nav pat 100 vai 1000, tur runa par miljoniem un miljardiem. Jā, kas, protams, šīm platformām nav izdevīgi, jo tas jau ir pamatā biznesa. Kā mēs uzķeramies šai maldinošai informācijai? Kas ar mums notiek? Kāpēc mēs noticam un kļūstam par informācijas izplatītājiem? Un ļoti labprāt padalāmies ar kaut ko, kas patiesībā nav īsts, vai kaut ko, kur ir, ir diskriminācija, vai kur ir iespējams vardarbība iekļaut. Kāpēc? Domāšanas kļūdas, slinkums
Un arī sociālo mēdīju, tas, kā mēs esam pieraduši viņus lietot, principā arī tas, ko angliski sauc par doom scrolling, jeb principā tāda skatīšanās, tīšana, lente, vispār nefiltrējot, ko mēs tur skatāmies, aiziet tur desmitiem kaut kādi ieraksti mums minūtes laikā gar mūsu acīm, mēs neiedziļinamies tajā, nepārbaudām faktus, nepaskatāmies, vai tā bilde, virsraksts vispār viss sakrīt kopā. Diemžēl tas tā ir realitāte, un jā, mēs uzķeramies tam. Un mūsu prāts ir mūsu pats, mūsu muļķo. Prāts mūsu tādā ziņā, tā loģika, kā mēs izdarām secinājumus, tas nav ļoti radikāli mainījies pēdējo pārsimt gadu laikā. Savukārt, tie sociālai mēdīji ir ieviesuši paradumu maiņas, un tur tiek izmantoti, diemžēl, šie melnie caurumi. Galu galā sociālās mēdīs ir bizness. Viņi pelna uz mūsu uzmanību. Jo vairāk laika mēs tur pavadām scrollējot tajā saturā, daloties ar to saturu, jo vairāk viņi nopelna miljonus un miljardus. Tā ka viņi mūs ir ieinteresēti paturēt tur šajā uzmanības ekonomikas laikmetā pēc iespējas ilgāk. Tur. Un tas nevienmēr nozīmē, ka mēs gribam tur kaut ko pārbaudīt, skatīties. Nē, mēs esam slinki kopumā kā cilvēki. Tu arī uzķeries? Protams. Protams, mēs visi uzķeramies. Es domāju, ka tas būtu tā pārgalvīgi un pārdroši teikt, ka nē, es nekad neesmu uzķēries, es nekad neuzķēršos, es tur gudrs, es tur pareizi. Protams, ka mēs uzķeramies, kā es teicu, tas sociāli algoritmi un plus vēl mākslīgais intelekts, tagad, kas nāk klāt, grūti. Ir grūti atsevišķas bildes tiešām pateikt. Ir jāpaskatās, ir vēl, protams, lietas, ko var pamanīt uz aci. Tur kaut kāda trešā briļu kājiņa, tur kaut kāds sestais pirksts, auskars ne tur vai kaut kādas. Tur ir šīs lietas, ko tur vēl nespēja bildes uzģenerēt. Bet tās ģenerēšanas iespējas kļūst ar vien reālākas, reāli var uzķerties. Es īpaši uz tiem vizuālajiem failiem, kas ir fotografijas, es esmu uzķēries pilnīgi noteikti. Man bija ļoti patiesībā tāda laba mācību stunda. Šobrīd es katru video vai foto, ko kam es uzlieku sirsniņu sociālajos mēdījos, es skatos, kas to ir publicējis. Es atceros, es biju ieliekusi kādu video un skaists un ritīgi foršs, un man kāda sieviete uzrakstīja, bet tu paskatījies, kas ir tas? Es redzu, ka tu esi ieliekusi, bet tu paskatījies, kas to ir izplatījis. Un skaties, dieniņos, es nemūžam to nedarītu. Ja? Bet tev vienkārši, kā tu saki, tas scrollēšanas, tas scrolli, cik forši, ja? Ieliksim sirsniņu. Un vismaz tik daudz mēs varam paskatīties. Pirms mēs ieliekam kādu video, paskatīties, kas to ir publicējis. Ja? Tas ir viens, saprast vispārībā, kas ir tur tajā bildē, varbūt tās, nezinu, skatāmies Instagrams, kas ir noteikti jauniešiem visizplatītākais šādā veidā scrollēt. Kas tur tajā bildes aprakstā ir, kas to ir uzrakstījis, vispār, vai tu to kontu seko, vai tā ir kaut kāda, netīšām pie tevis nonākusi reklāma vai slavenība, vai kas tas tāds ir. Protams, vispār sekot realitātei, reālām ziņām līdzi, neizmantot, to sociālo mēdīju kā vienīgo informācijas iegūšanas avotu ikdienā. Tas ir, manuprāt, kritiski svarīgi. Tomēr izmantot kaut kādas pieturas punktus, kaut kādas bākas, kas tev rāda to ceļu, vai tas būtu. Tev nav jāsako pilnīgi visiem mēdījiem, tev nav jāzina viss, kas notiek pasaulē, bet kaut kādu vienu tradicionālo mēdīju arī izvēlēties ikdienā, ar ko tu salīdzini to, ko tu tur atrod tajā Instagramā, Facebookā vai citā sociālā mēdīju platformā. Protams, arī kaut kādas autoritātes, tomēr žurnālisti, arī ko viņi par to saka, nesaka vai vispār runā par šiem jautājumiem. Tas ir, manuprāt, viens tāds pilnīgs pamats, ko vajadzētu darīt. To, protams, viegli teikt mums, kas ir to vien darīja ikdienā, kā strādā ar ziņām, informāciju vispārējo. Zinu, ka cilvēkiem ir tas slinkums, negribās pašiem pārbaudīt, ieguldīties tajā visā, bet ja negribās, kā saka, uzkāpt tās banānu mizas vai iekāpt tajās dezinformātāru lamatās un ļaut sev apmuļķot, ir jātrenē tie muskuļi, un tie muskuļi ir visu mūžu jātrenē no šūpuļa līdz kapam. Jo tas jau nebeigsies. Nē. Un tas nav kaut kas, ko tu saki, kā sporta zāle. Tas nav tā, ka tu aizēji tur, var pacelt tur tik un tik hantēlus, un tagad visu, un tagad var, atlikušo mūžu neko nedarīt. Tev regulāri jātrenē tas domāšanas muskulis. Jā, absolūti. Man šeit aptaujas arī rāda, ka jo īpaši jaunieši sociālās mēdījus izmanto kā teju vienīgo informācijas iegūs avotu. Un, ja mēs redzam, Instagramā vēl kaut cik, bet man šķiet TikToks vispār ir kaut kas arī, kā tu teici, ka X ir aizgājis pilnīgā savvaļā, arī TikToks ir pilnīgi savvaļa.
TikToks, arī Telegrams, Telegrams mazāk populārs Latvijā, bet jā, TikTokam mēs redzam, ka tie rādītāji principā te dubultojās no gadu uz gadu pēdējos 3 gadus no vietas. Viņu tā popularitāte ir milzīga, īpaši jauniešu, bērnu jauniešu vidū, lai arī oficiāli var reģistrēties Eiropas Savienībā no 13 gadiem lielākajā daļā šo platformu, tad ir arī cilvēki, kas atrod veidus kaut kā arī jaunāki tur kaut kā nonāk. Un tie algoritmi ir tādi, ka viņi ievelk. Jo tie algoritmi, īpaši TikTok algoritms ir tāds, ka viņš atalgo to tavu saturu, ko tu tur veido, tad, ja tu skaties arī citu saturu. Tas nozīmē, ja tu gribi, lai tavējo saturu dalās, laiko, ir tur tas lielais engagements, tad īstenībā tu esi ieinteresēts arī skatīties, tērēt tās minūtes un stundas pat arī citu cilvēku saturu, un tas rada atkarību. Un tas ir diezgan bīstami, teiksim, arī tādiem īpaši jauniem nenobriedušiem prātiem, kas nav pieraduši, teiksim, salīdzināt avotus, nepatērē tradicionālos mēdījus, iespējams arī ģimenē nepārunā šos jautājumus. Tāpēc ļoti liela nozīme ir ģimenes locekļiem, mātēm, tēviem, vecmāmiņām, skolotājiem arī pamanīt šīs lietas un izķert īpaši jauniešu vidū. Ja mēs runājam par Eiropu, ir pieņēmusi tādu regulu, tad varētu būt tā, ka kādā brīdī mēs nonākam punktā, kur TikTok aizliedz pie mums? Pie mums vieniem pašiem es šaubos, vai visā Eiropas Savienībā nav izslēgts. Ja tie pierādījumi un pārkāpumi būs pietiekami nopietni, nav izslēgts nākotnē. Šobrīd, tuvākajā laikā, es nedomāju, ka tas ir reāli. Ja mēs paskatāmies atpakaļ pagātnē, kad pirmos šos regulējumus, tobrīd arī brīvprātīgos veidoja 18. un 19. gadā platformām par lietām, kas ir jāziņo. Viņām pagāja vairāk gadi, līdz parādījās arī kaut kādi pirmie sodi, reālās sankcijas pret arī platformām par lietām, ko viņas nebija ievērojušas. Tā, es domāju, tas prasīs laiku, lai šī regula un tās īstenotāji ieskrietos, kaut ko piemērot, bet es neizslēdzu, ka tas nākotnē varētu arī notikties. Jā, vai, piemēram, Austrālijas piemērs ar aizliegumu bērniem līdz noteiktam vecumam, šķiet 16 gadu vecums. Mēs varētu tur nonākt. Vienmēr ir jautājums, kā to var piefiksēt, kā to var noķert. Jo mēs jau arī, ne tikai platformas ir gudrs, cilvēks jau arī ir diezgan slīpēts un mēģina apiet dažādi, vai to varētu nokontrolēt vispār. Es nedomāju, jaunieši mēs visi esam bijuši jauni, un mums tās lietas, kas ir aizliegtas, patīk vēl vairāk. Un noteikti būtu vēlme kaut kā tur nonākt. Es domāju, ka risinājums savukārt ir, ka skolās mēs tomēr ierobežojam kaut kā telefonu lietojumu klasēs ikdienā. Tas virziens, manuprāt, gan ir tas, kur, ja mēs sadalām tās 24 stundas un cik daudz no tām 24 stundām mēs pavadām, tostarp mums bērni, jaunieši internetā, sociālajos mēdījos, tad mēs varētu samazināt šo skaitu un panākt, ka tiešām fokusējās uz to saturu, kas ir mācību stundās nepieciešams galu galā nevelti. Gan mūsu laikā, gan arī šobrīd esejas, referāti, kritiskā domāšana, avotu lietošana, tās lietas, ko īstenībā iemācās skolā, gan vēstures stundās, sociālās zinātnes stundās, literatūrā, latviešu valodā, citās. Un, TikToks to nevar aizvietot. Un, ja tas bērns sēž tikmēr TikTokā, kamēr šīs lietas māca, tikmēr tur ir, es redzu savas bīstamības. Tā, es domāju, skolotāji noteikti man daudzi piekritīs, ka to telefonu paņemšanu nost vismaz uz skolas laikā, stundu laikā, tas varētu būt jau viens tāds labs solis. Uz tādu brīvo skrolēšanu, kas ir nevis tehnoloģija kā tādu, lai mēs neizmantojam mācību laikā. Protams, tehnoloģijas mēs izmantojam kaut vai gudrās tāfeles, vai dators, bet tādu brīvo tādu satura patērēšanu, kas ir patiesībā diezgan bezmērķīga. Jā. Principā ir runa par to, ka bērni jau pārsūta viens otram tur visādās WhatsApp grupās un citur kaut kādas lietas, ko mēs agrāk varbūt tās ar zīmītēm un lidmašīnītēm mētājām apkārt pa klasi. Tas, protams, tagad viss ir telefonos, uzmanību fokusē tomēr uz to mācību stundu saturu, jo tās lietas, vai vienalga, kas tas būtu, vai tā būtu matemātika, vai sociālās zinātnes, fizika, ķīmija, kaut kas cits, tas ir tas, ko mēs iemācāmies skolā, tas mums veido īstenībā to izpratni par ļoti daudzām lietām. Un, es domāju, Ilons Masks tam ir labs pierādījums, ka ar fiziku un to nepietiek vien, ka vajag arī saprast, kā sabiedrība ir būvēta.
kā saka, lai neaiziet galīgi čarsā. Kāda tavuprāt ir labas un kāda ir sliktas komunikācijas? Piemēram, ja mēs runājam par tādu valsts pārvaldi un dezinformācijas sakarā, nu arī tas, ja mēs ejam, piemēram, politiskā virzienā. Jā, kas ir tāda laba komunikācija un kas ir varbūt neveiksmīga? Laba komunikācija vienmēr būs godīga komunikācija, laicīga, nenovilkt garumā un iedot to, ko mēs zinām, pateikt arī to, ko mēs nezinām. Tas būs arī jebkurā krīzē. Godīgi pateikt, ir lietas, ko mēs nezinām, mēs jums iedosim viņas vēlāk, tiklīdz mēs uzzināsim. Tas ir tāds pamatprincipi ABC. Kļūdas ir tieši visbiežāk, kas mums ir bijušas, gan, manuprāt, Covid laikā, gan arī citas. Ir, ka mēs cenšamies kaut kā novilcināt lēmumu pieņemšanu, vai lēmums ir pieņemts to nopubliskošanu, vai cenšamies kaut kā tur apiet, nepastāstīt visu godīgi, pilnībā. Tad sākās problēmas. Tad sabiedrība nesaprot, tad sabiedrība neusticās, pārmet, novēlot komunikāciju, vai melošanu, vai kaut kādu sagrozīšanu. Ja negrib iebraukt tajās, kas kauzās, tad vajag jau no sākta būt godīgai komunikācijai. Un, kas ir ļoti būtisks tam komunikatoram, ir tam, kas ir vienalga, vai tas ir kaut kāds ministrijas preses sekretārs vai komunikācijas padomnieks, komunikācijas struktūra vienas vadītājs. Vai tā būtu ministrija, vai tā būtu iestādes vadītāja, tam cilvēkam vienmēr jābūt tur, kur arī iestādes vadītājs, tajā lēmumu pieņemšanā pie galda. Nevis tad, kad jau tur ir lēmumi, jau tur 2-3 stundas jau kaut ko spriež, izdomā, iznāk ārā, apmēram uzrakst relīzi. Tagad, protams, ka tas cilvēks, viņš nespēs to izdarīt. Viņš to nav zinājis, to kontekstu, viņš nav zinājis tos problēmu jautājumus, aspektus, tās sensitivitātes. Tā komunikācija būs tāda. Tā kā ir vairāk būtiski elementi, kas jāņem vērā, bet godīgi, proaktīvi un iesaistot komunikātoru no A līdz Z. Kāpēc mums ir vēlme novilcināt informāciju un nepateikt vai noslēpt kaut ko? Jo patiesībā, jā, kā tu saki, ja mēs liekam visas kārtas galdā, tur vienkāršāk spēle. Es minēšu, kas bieži vien politiķi noteikti domā, ka sabiedrība nesapratīs, vai sabiedrība negatīvi vērtēs, vai ka tas kaut kā ietekmēs reitingus, vai vēl kaut kā citādāk. Kaut arī bieži vien ir otrādāk. Sabiedrība sagaida tieši pretējo, ja būtu godīga komunikācija. Mēs to redzam arī aptaujās, un to ļoti labi redzējām Covid laikā, kad politiķi vai atsevišķi domāja, ka ja mēs tagad kaut kādus ierobežojumus uzliksim cilvēkiem, tad cilvēki mūs nesapratīs. Īstenībā cilvēki un mediji un sagaida, ja jūs būtu uzlikuši laicīgi kaut kādu mājasēdi, mēs visi būtu pasēdējuši tur tās 3 nedēļas mājasēdē, un mēs būtu kaut kādā citā jau realitātē pēc tā visā ārā. Bet novākam un tad tos lēmumus līdz pēdējiem pieņemam un nenokomunicējam, un tad sanāk tāds kaut kas pa vidu. Tā ka, ir svarīgi gan pieņemt laicīgi lēmumus, gan arī viņus laicīgi nokomunicēt. Man šķiet, tas, kas sadusmoja sabiedrību, bija tāds, ka tu saproti, ir mājasēde, un tev saka, visdrīzāk nākamajā nedēļā mājasēde tiks atcelta un netiek atcelta, un tā mēs virzāmies pusgadu. Ja? Nevis, ja mēs nāktu kopā un teikt, hei, situācija ir šāda. Ja? Mēs tagad visticamāk 3-4 mēnešus pavadīsim mājasēdē. Ja? Katrs apzinās to realitāti, ar ko mums rēķināties. Man šķiet tāda nokaitināšana, vai ne? Es domāju, ka taisnība tas nokaitina sabiedrību. Vienlaikus aizstāvot, protams, lēmumu pieņēmējs tur pēc krīzes vai pēc kara visi gudri. Tagad tā skatoties retrospektīvi, tajā brīdī ir ļoti daudz tie nezināmie faktori. Tu nezini, kā tā situācija tiešām attīstīsies pēc nedēļas, 2 vai mēneša. Mēģini kaut kādas projekcijas, paredzējumus iedot tam visam, balstīties uz faktiem, pierādījumiem. Jautājums, vai vienmēr tie pierādījumi ir precīzi, un vai vienmēr arī tos pierādījumus grib dzirdēt, vai tomēr grib, kā saka, ar savu viedokli paspīdēt cilvēku. Arī tas noteikti. Nesenās Amerikas ASV prezidenta vēlēšanas, Trumpa uzvara. Kā tev šķiet, ko Trumpa komanda darīja pareizi, lai panāktu Trumpa uzvaru ASV prezidenta vēlēšanās? Es laikam piekritīšu tiem, kas ir ekonomisti, finansisti, kas saka, ka turpat komunikācija spēlē mazāku lomu tieši kā ekonomika. Proti daudzi, vienalga vai tā būtu Harris vai Joe Bidens vai pat kāds cits demokrātu pusē, bija noguruši no tā, ka cenas pieaug, dzīves dārdzība pieaug. Un bija cilvēki, kas atcerējās, ka dzīve bija vienkārši labāka pirms 5 gadiem. Nav svarīgi, vai tas
pateicoties Trumpam vai nesaistīti ar viņu, bet ka viņiem personīgi klājās gadus atpakaļ labāk. Tā, ka viņiem tas iespējams bija arī ne tik daudz par Trumpu, kā protestu balsojums arī pret esošo administrāciju. No komunikācijas, tur jau mēs redzējām visu to pašu, ko mēs redzējām arī pirmajās Trumpa kampaņās. Tur nebija, manuprāt, tādas ļoti lielas novitātes, tādi paši skaļi lozungi, daudz kas no tā nepiepildāms, tas ļoti novienkāršots. Varbūt jauni elementi, kas nāca klāt, ir tas, ka vesels sociālo mediju platformas X vadītājs tiek paņemts, kā saka, paspārnē komandā. Es nezinu, kā to tā pieklājīgi diplomātiski nosaukt. Tā, ka, es domāju, tur tikai laiks rādīs, vai un kā iespējams šī platforma arī tika manipulēta no iekšienes, lai kaut kādu saturu padarītu redzamāku, kaut kādu mazāk redzamu. To mēs uzzināsim. Otrs ir dziļviltojumi nāca klāt. Ļoti daudz mēs redzējām bildes, ko izmantoja, agrāk melnais PR, bet tagad tiešām dziļviltojumi, kas netiek ļoti strikti regulēti ASV vēlēšanu kampaņā, kur tur Haris tika parādīta kā tāda bezmaz komunistu partijas vadītāja, tur tāda bezmaz Padomju Savienības zvaigznēm kaut kur fonā un tas elements. Un trešais, ja jau mēs esam šodien podkāstā, tad arī, es domāju, tas Joe Rogan podkāsts, kas bija burtiski īsts brīdi vēl pirms vēlēšanām, ko nospēlēja lielā mērā viņam arī par labu. Un to arī liecināja arī tā ķermeņa komunikācija, arī tajās apsveikuma runās, un kur viņš veltīja diezgan daudz arī pateicības vārdus Roganam par to. Tā, es domāju, tur bija tāda vairāk arī pēdējā brīža elementi, jo tā sāncensība, kā vismaz aptaujas rādīja, bija tiešām ļoti, ļoti tuva vismaz pēdējos mēnešos, bet tur to izrāvienu panāca ar dažādiem elementiem. Kāpēc mēs noticam tādiem skaļiem lozungiem un solījumiem? Arī pie mums, tad, kad ir saimnes vēlēšanas, mēs jau arī redzam, viss ir slikti, es izglābšu. Ja? Mēs nāksim kā uzvarētāji un padarīsim visu labāku. Kāpēc mēs tam noticam? Jo realitātē mēs jau saprotam, ka tās izmaiņas nav vienkārši ieviešamas. Es nedomāju, ka visi notic, jo ja mums visi noticētu, tad tur visi balsot par tām partijām, kas tiešām tās, kuras iegūst šobrīd īstenībā stipri zem 5% barjeras, kas diezgan daudz arī manipulē ar šo populismu un daudz ko citu sagroza informāciju, bet viņas, kā redz, vēlētājs nevienmēr viņas atbalsta, viņas nepārvar tos 5% barjeru. Un ir arī tās tradicionālās, tās relatīvi lielās partijas. Kopumā jau Latvijā partijas ir mazas pēc izmērs, salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm. Tomēr jau tās lielās partijas ir tās, kas gūstās uzvaras no vienām vēlēšanām uz otrām. Kāpēc mēs noticam? Tāpēc, ka populisms ļoti labi strādā. Tāds ABC līmeņa populisms ir pamatā pateikt, ka visi tie, kas ir pie varas, tie ir nelieši. Un viņi ir attālināti no tautas. Savukārt es, kā šis populists, tad es esmu tas, kurš ir tuvāks tautai, es labāk saprotu tautas vajadzības, un tās vajadzības ir ABCD šādas, un tāpēc tur balsojiet par mani. Tas ir Robins Huds. Ne tikai, ne tikai, bet tas ir tas, kā daudzi to ir strādājuši, tur neatkarīgi no tās politiskās platformas partijas, ko viņi izmanto. Nevienmēr tas strādā. Mums vēlētājs tomēr caurmērā ir diezgan izglītots un gudrs un vērtē un skatās. Un skatās gan tos panākumus, vai arī kļūdas, ko tās partijas ir pieļāvušas, un tad attiecīgi arī apbalvo vai soda pie tās vēlēšanu urnas ar tām savām izvēlēm. Jā, par izglītību tu pats arī pieminēji to, cik cieša saistība ir izglītībai un tam, cik ļoti mēs noticam maldinošai informācijai. Liela, bet, kā es teicu, tas ir mūža izglītības jautājums. Tas muskulis jātrenē visu mūžu. Mēs mēram arī aptaujās dažādas rādītājas regulāri, tostarp piederību Latvijai, atbalstu Ukrainai, uzķeršanos uz dažādiem arī naida un dezinformācijas naratīviem. Mēs redzam, ka caurmērā uzķerās vairāk cilvēki ar zemāku izglītību, zemākiem ienākumiem, biežāk arī kaut kā tāda strādnieku šķīra, melnā darba darītāji vairāk un cilvēki arī no reģioniem, kas nozīmē, ka tam ir ietekme arī uz izglītībai, protams, ir ietekme.
uz to, bet ne tikai, arī gudri cilvēki uzķerās arī ar augstākajām un augstākajām izglītībām. Nevajag domāt, ka tur, ja man tur ir, doktora grāds vai es esmu profesors, tad es tur esmu imūns pret dezinformāciju. Bet, kas ir izglītība? Izglītība mums jau pirmkārt vidusskolā taisot zinātnes pētnieciskus darbus, esejas, mums jau iemāca kaut kādas pamatprasmes par to, kā atpazīt avotus. Kurš avots tur ir autoritīvs, kas ir pētnieciskā kaut kāda periodika, akadēmiskā literatūra un kas ir dzeltenas tēnku lapas. Tās nav gluži vienos svaru kategorijās liekams, lai rakstītu referāts un pārējais. Tad augstskolā tālāk jau mēs attīstam šīs prasmes, loģikas kļūdas izķert, iemācīties, kā tās strādā, avotus lietot, cēloņu sakarības un šīs lietas. Ja to neiemācās, vienalga, kurā dzīves stadijā, kurā izglītības stadijā, tad, protams, ir ļoti grūti orientēties ne tikai sociālajos mēdījos, bet arī reālajā dzīvē, ikdienā. Teiksim, klausoties, ko tur kaimiņi vai draugi stāsta, arī tad ir grūti izfiltrēt. Kā man būtu, vai jebkuram citam cilvēkam jārēģē tad, kad es vēlos sociālajos mēdījos dalīties ar kādu informāciju? Kas ir tie soļi, kā es varu varbūt sevi nedaudz apstādināt un kritiski izvērtēt, vai tas, ar ko es tagad gatavojos dalīties, ir tādā pārbaudāmā informācijā balstīts? Pirmais, tu jau pareizi pateici, iepauzēt. Tas ir pats galvenais. To ir grūti izdarīt. To ir vieglāk pateikt, nekā izdarīt, jo mēs nodarbojamies ar to doomscrolling. Mēs vairākas desmitas ierakstu minūtē bieži vien pārskrienam pāri, daudz no tiem ielaikojam, kaut ko arī nošērojam. Iepauzēt, paskatīties. Vai tas audiovizuālais saturs, tas video, tas fotografija, tas virsraksts, vai viņš ir kaut kāds emocionāli spēcīgi pielādēts, kāda veida emocijas tas manī izsauc, vai tās ir tādas ļoti spēcīgas emocijas, ļoti kaut kādas milzīgas dusmas, kaut kāds riebums, kaut kas cits, un tad padomāt, kas varētu būt tās personas vai tās institūcijas mērķis, kas gribētu manī šādas emocijas vispār izraisīt, un vai es jūtos normāli, ka es tagad jūtos tāds riktīgi uzvilcies, tāds reāli, tāds dusmīgs, no tā satura, un vai tas ir normāli, un ja tās atbildes ir nē, tad, visticamākais tur ir kaut kāda manipulācija apakšā, ko cenšas viena vai otra puse izmantot, tas ir viens. Otrs ir pievērst uzmanību, protams, kas ir sagatavotājs, tās elementārās lietas, uz ko viņi atsaucās, vai tā informācija pārbaudāma, vai es varu aiziet, tagad es ieraudzīju sociālajā mediju platformā, vai es varu aiziet tur, vietējos vai starptautiskajos medijos, Googlā ierakstīt, un šitā informācija vispār, vai vispār kāds kaut ko par šito raksta, vai šitie ir atklājuši tādu sensāciju, ko neviens medijs nekur pasaulē neraksta, bet taču tajā Instagramā, tajā TikTokā tur gan ir. Ja? Un tad paņemt, paskatīties, un ja tas ir tiešām tik neticami ziņa, kas ir tikai tur, tad varbūt tās ir pamats pašaubīties, ka tā ir īsta ziņa. Un, kas vēl, protams, mākslīgais intelekts, mēs jau pieskārāmies, ir pazīmes, pēc kurām var atpazīt, ir dažādi tagad rīki, programmas, diemžēl liela daļa no viņiem ir neprecīzas, kas ļauj, pārbaudīt, vai tā bilde vai tas video materiāls ir kaut kā ar mākslīgo intelektu ietekmēts vai ģenerēts. Bet ir lietas joprojām, ko mēs varam arī uz acis pateikt. Ja tas ir video saturs, latviešu valoda, pauzes kaut kādas mākslīgas, galotnes nesaskaņotas starp vārdiem teikumā, to vēl var paspēt tā vienkārši uz ausu, uz acis izķert. Ja tas ir kaut kāda fotografija, vizuālais materiāls, kā es teicu, joprojām ir problēmas. Tas, ko sauc mākslīgā intelekta speciālisti par halucinācijām, proti sestie pirksti, kaut kādi zobi, detaļas, īpaši bieži vien ap seju, kaut kādas ausis, rotas lietas, briļu kājiņas, mati. Ja neizskatās īsti, visticamākais nav īsts, bet arī tur tā tehnoloģija ļoti strauji iet uz priekšu. Tā ka tās riska mēs uzķersimies arvien lielāks. Tā ka iepauzēt, padomāt un visticamākais, es negribu teikt, ka nevajag dalīties, es negribu teikt, ka visiem tagad viss ir jāmēģina vienmēr pārbaudīt, bet izskait līdz 10 un padomā šīs lietas izlaid caur sevi, vai tiešām es ar to gribu dalīties. Tu apgrūtināji visiem sociālo mediju lietošanu. Jo, domājies, cik ilgāk mēs laiku tagad patērēsim, lai katru video mēs apskatītu vai katru publikāciju. Tas prasīs ļoti daudz laika. Dzīve grūta, dzīve grūta, bet
Nav citu variantu. Ja mēs negribam tās banānu mizas uzkāpt, tajās dezinformātoru lamatās iekrist, sevi apmuļķot, kļūt arī par krāpnieku upuriem. Arī krāpnieki izmanto šīs pašas metodas, rada kaut kādas steidzamības momentu, liek ātri pieņemt lēmumu, emocijas. Fiksi tagad tieši tā, un pēc 5 minūtēm vairs nē, vai tagad tavam tuviniekam vajadzīga palīdzība, un visi šie paši elementi tiek izmantot arī, lai manipulētu sociālajos mēdījos, ne tikai krāpniecības nolūkos. Tā ka, atņemt to steidzamības momentu, pieslēgt smadzenes, jo pārsvarā tas saka emocionāls saturs, bet pieslēgt smadzenes arī tai sirdī klāt. Jā, ne tikai ar sirdi. Viss nav tikai sirdī. Bet arī tādus steidzīgus pirkumus neveikt, protams, jo visbiežāk arī neīsti interneta veikali, kas sevi reklamē, tu saproti, tu neko nenopirksi, tu tikai samaksāsi, arī ir parasti uzlikts kaut kāds pulkstenīts, tu tur dažas minūtes tev palikušas, un šo zābakus tu vairs nekad dzīvē pat tik izdevīgi cenu nenopirks. Precīzi. Tagad patriotu svētku mēnešu izskaņā melnās piekdienas, visi šie iepirkšanās druģi 100 punktu būs pilns ar arī krāpniekiem pa vidu visam, kas centīsies pateikt, ka tikai tagad, tikai šodien, un tikai pie manis un par, 10 eiro, tas, kurš maksā tur ikdienā, varbūt 200 eiro, kurš pārdos par 10 eiro, to, kas ikdienā maksā par 200 eiro. Visticamākais, tā ir krāpniecība, tā ka, neuzķerties uz šo laika spiedienu. Paldies, Rihard. Būsim nedaudz lēnāk šai steidzīgajā laikā, jo tā vien šķiet, ka tā laika mašīna skrien uz priekšu, bet mums ir tās 10 sekundes, kuras mēs drīkstam iepauzēt pirms katra soļa, ko mēs veicam sociālajos mēdījos. Paldies tev, lai komunikācija vienmēr patiesa, ātra, īstie lēmumi tiek pieņemti un uzticama informācija. Tas ir tas, ko es tev novēlu mums pirms mēs ar kaut ko dalāmies sociālajos mēdījos. Apdomājamies. Mums ir šī brīnišķīgā iespēja dot. Paldies, un mēs tiekamies nākamajā reizē.